kā tu vari dabūt vairāk klientus pavisam vienkārši. Ņemot piemēru no šiem diviem profiliem, kas izmantojot to pašu stratēģiju, ko es tev šodien izstāstīšu, ir dabūjuši daudz klientus. Taču, lai to izdarītu, tev ir jāizdara 3 būtiskas lietas. Pirmā lieta ir super vienkārši. Tev ir jāielādē sociālajie mēdīji un beidzot jāsāk likt ārā saturs par savu uzņēmumu. Jo viss sāks ar to, ka cilvēki redz tevi TikTokā, Instagramā, Facebookā un tā tālāk. Jo būsim reāli, mūsdienās cilvēki tur pavada visvairāk laiku. Mūsdienās cilvēki sociālajos mēdījos pavada tik daudz laiku, ka tā ir kļuvusi daļa no viņa dzīves. Un kāpēc, lai tu, kā uzņēmums, neizmantot šo iespēju, lai parādītos klienta acīs? Pilnīgi dabīgi. Pirmais solis ir patiesībā ļoti viegls, jo tas, kas tev jāizdara, ir vienkārši jāizveido sociālo mēdīju profili un jāsāk viņos likt videoklipus. Un tad seko otrais solis. Kādus videoklipus tur vispār likt iekšā? Un atbilde ir super vienkārši. Tavam videoklipam ir jābūt ar mērķi. Teiksim, cilvēks skrolē TikTokā. Viņam vajag iemeslu, lai paskatītos tavā profilā. Viņam vajag dabūt kaut kādu vērtību ārā no tevis. Teiksim, uzreiz iedošu piemēru. Tu esi fitnesa treneris. Tavs darbs ir, palīdzēt cilvēkiem kļūt sakačātiem, satrenētiem un tā tālāk. Un labākā lieta, ko viņš var darīt, ir vienkārši likt ārā saturu pa brīvu. Vienkārši vērtību. Teiksim, uzreiz, pie tā fitnesa trenera paliekot, viņš varētu likt TikTokā. Viņš varētu likt videoklipus, kā cilvēki, teiksim, varētu nomest svaru, kā varētu uzbūvēt muskuļu stūri, kādus vingrinājumus darīt, kā pareizi trenēties, kad pareizi trenēties, kur, kā un blā, blā, blā. Viss ap to tādā ziņā. Un liekot tādu vērtību, vienkārši tādu minimālu vērtību, kas varbūt cilvēkam, ko viņš iepriekš nezināja, kurš jau ir iesaistījies tavā tēmā, bet vienkārši viņš nezina, ko darīt. Un tas mazais info, ko tu vari dot, vienkārši tam cilvēkam veido šo uzticību tev. Un jo vairāk vērtības tu vari dot savam klientam, jo lielāka iespēja, ka viņš no tevīm pēc tam nopirks. Jo viņš jau redzēs, ka kaut kas strādā pa brīvu, kāpēc, lai kaut kas nestrādātu par maksu. Vai ne? Super loģiski. Bet tas nav vienīgais, ko tu dari sociālajos tīklos. Vienkārši dot vērtību ir ok, taču personīgo saikni tu izveido tikai tad, kad tu pastāsti par pašu uzņēmumu. Tādā ziņā. Es nesaku, ka tev ir jāstāsta par produktu visu laiku. Tādā ziņā. Taču laba lieta, ko tu vari darīt, ir vienkārši izstāstīt, kāpēc tu sāki nodarboties ar to. Kas bija tas, kas tevi mudināja to darīt? Ko noteikti stāsti varbūt, kas notikās? Klientu stāsti, labi stāsti, slikti stāsti, piedzīvojumi, ikdiena, jebkas stāsts, kas varētu būt interesants. Jo būsim reāli, mēs cilvēki, mums patīk klausīties stāstus. Nevelti cilvēki skatās filmas. Viņi to dara, lai skatītos stāstus, lai iegūtu to pieredzi, ko iegūtu tas cilvēks tajā konkrētajā brīdī. Un iedošu vēlreiz to pašu piemēru par fitness treneru. Teiksim, viņš veido šo video par savu dzīvi, kā viņš sāka vispār ar fitnesu nodarboties vispārējo. Un, teiksim, cilvēks arī varbūt ir tajā pašā momentā, kad viņš īsti nezina, kas un kā, un varbūt tagad arī viņš varētu sākt nodarboties fitnesu. Un tas maziņais stāstiņš, ko vienkārši ielikt videoklipā, varbūt izmainīt tam cilvēkam dzīvi, un pēc tam viņš izlēma, ok, ja tas man tā mainīja, kāpēc, lai es tagad nesāktu mācīties no tā cilvēka, kas arī tikko bija manās pēdās un tikko arī sāks fitnesu un beigās nonākt līdz tādiem rezultātiem un tagad cilvēkiem palīdz ar tiem rezultātiem. Un kāpēc es nenopirku no viņa un iegūtu informāciju vienkārši ātrāk? Tas ir vienkārši viens piemērs, bet tur piemēri ir dažādi. Tas var būt ar tomātu tirgošanu, ar deju nodarbībām un jebko. Bet stāsti un vērtība ir ļoti nozīmīgas lietas. Un, protams, produktu pārdošana. Teiksim, kad tu pārdod produktu videoklipos, kad tu liec videoklipus par to, kā tu pārdod produktu, tas viss ir ok, to var darīt, taču uz to nevar likt baigi lielu uzsvaru. Teiksim, uzreiz iedošu piemēru. No 10 videoklipiem, uzreiz pateikšu, 5 videoklipi var būt tie videoklipi, kur tu izstāsti šo vērtību, ko cilvēkam vajag dabūt ārā no videoklipa. 3 videoklipi var būt par šo stāstu, kā tas viss notikās, kā tu tika līdz tam un tā tālāk. Un tikai 2 videoklipi varbūt, kur tu pārdod un stāst par pašu produktu. Jo būsim reāli. Tā, kad tu redzi produktu, tev pirmā doma nav, bāc, man to vajag, es to gribu nopirkt. Nē, tev pirmā doma ir, bāc, man atkal kaut kādu produktu spiež šajā. Un mēs to negribam. Veidojot TikTok saturu, mēs gribam to, lai pie cilvēka šī informācija nonāk dabīgi. Lai viņš vienkārši skrolējot un skatoties tavu uzņēmumu profilu,
nevis jūt šo spiedienu, ka viņam būtu jāpērk, bet viņš jūt to dabīgumu. Viņš skatās tāpēc, ka viņš zina, ka viņš dabūs kaut ko apakaļ, ka viņš tur ir gaidīts, ka tur ir interesanti stāsti un tā tālāk. Tā ir vienkārši 3 video veidi, ko uzņēmumi var darīt. Tas tā otrais solis, ko tu var darīt. Ja? Nu, super vienkārši, vai ne? Un 3. solis, ko obligāti vajadzētu darīt, ir vienkārši likt vairāk saturu. Taisnība. Jo vairāk tu liec, jo lielāka iespēja, ka cilvēki tevi redzēs. Jo, kā iepriekš teicu, TikToks ir nekustamais īpašums. Tu ieguldies tagad ieliec videoklipu, bet tu videoklipu varbūt nostīsies vēlāk, pēc pāris mēnešiem. Bet viņš tur būs. Cilvēki viņu redzēs. Un tas ir tas, uz ko jāliek fokus. Vienkārši jāliek ārā saturs. Viņš varbūt nebūs populārs tagad, vai viņš nav populārs rīt, vai pēc mēneša, vai pēc gada, bet pēc kaut kāda perioda tas videoklips tāpatās tev palīdzēs dabūt klientu. Tas varbūt būs maziņš knifiņš, ko tu tur pasaki, vai maziņa lieta, kas beigās aizvedīs to cilvēku līdz tam, kad jā, viņš tomēr nopērk no tevīm. Tā kā liels uzsvars ir uz to, ka tu vienkārši liec ārā videoklipus. Teiksim tā, ja tu tikko esi izveidojis savu profilu, ideāli būtu sākt ar 3 videoklipiem nedēļā. Tas būtu tās pirmais solis. Bet ar 3 videoklipiem nedēļā, protams, prasīs ilgāku laiku, lai tu dabūtu kaut kādus klientus no tā visā ārā. Tā kā ar laiku tas ir jāpalielina. Tu vari pēc tam likt 5, pēc tam 7, pēc tam 2 videoklipus dienā, pēc tam 3 videoklipus dienā un tā tālāk. Tas ir tā vieta, kur tu vienkārši liec un liec un liec. Proti, tas nenozīmē, ka tev tagad jāliek 100 videoklipu dienā. Nu, tas nebūtu pārāk gudri. Jo tad attiecīgi uzreiz TikTok algoritms te uzskatīs par spameri un vienkārši nobloķēs. Taču, teiksim, ja tu varētu ielikt dienā salīdzinoši daudz kontenta, tad ir lielākas iespējas, ka cilvēki viņu arī redzēs. Pat ja viņam tam videoklipam tagad nav īpaši daudz skatījumu, tas neko nenozīmē, jo tu tajā videoklipā esi ieguldījies, tu esi ieguldījis kaut ko tādu, kas cilvēkam nāks pēc tam atpakaļ. Visu laiku tev jācenšas dot klientam caur šiem video. Dod un dod un dod. Un tas ir kā tu vari dabūt klientus pavisam vienkārši izmantojot sociālos mēdījus, kur mūsdienās cilvēki ir ļoti daudz. Un tagad ierakst komentārā, vai tavs uzņēmums to jau dara? Un ja nē, tad ieraksti vārdu nē.